Sveiki visiem! Es esmu Sintija Freiberga un esiet sveicināti manā YouTube kanālā. Šis ir Čapijs, kurš arī vēlas pievienoties šodien uz šīs dienas video. Šoreiz es nolēmu veidot nedaudz savādāku video. Vairāk tādu informatīvu. Pēdējā gada laikā ļoti interesējos par sievietes organismu, par to, kas un kā sievietē norisinās, kādi procesi un kas mums sievietes padara tik īpašas. Vēlējos to padziļinātāk izprast, kas notiek ar manu ķermeni, un šī gada laikā iegūtā informācija man personīgi ir palīdzējusi veidot manu ikdienu savādāku, tā, lai tā saskanētu ar maniem bioloģiskajiem ritmiem. Sievietes ķermenis ir pilnīgi unikāli veidots, un mēs katra sieviete atšķiramies. Bet ir kaut kādas lietas, kas mums ir kopīgas, un šoreiz es vēlos vairāk padalīties ar informāciju vairāk no sievietes cikla puses. Nedaudz sīkāk pastāstīšu par sievietes menstruālo ciklu, kas norisinās katru mēnesi sievietei reproduktīvā vecumā. Un, es ceru, ka tas būs jums ļoti noderīgi un interesanti, lai gan es neesmu ārste, tādēļ šī informācija, ar ko es dalīšos, ir tīri tāda vispārīga. Šī informācija balstās uz maniem personīgajiem informācijas meklējumiem, bet es ceru, ka šī informācija jums palīdzēs labāk orientēties savā veselībā. Ja tas noderēja man, es ticu, ka tas noderēs vēl kādai. Pirmais, ar ko vēlos sākt, ir pārunāt sievietes menstruālo ciklu. Sievietes menstruālais cikls iedalās divās fāzēs. Ir luteālā fāze un folikulārā fāze. Ķersimies klāt folikulārajai fāzei. Menstruālā cikla pirmo dienu sāk skaitīt no menstruāciju pirmās dienas. Tātad tajā dienā, kad mums sākās mēnešreizes, tā ir pirmā cikla diena. Cikls katrai sievietei ir individuāla garuma. Tas var svārstīties no 21 līdz pat 31 dienai, bet vidēji tiek šīs 28 dienas. Visos avotos norādītas. Interesanti, ka vīriešiem ir 24 stundu cikls, kas ir šis diennakts ritms, bet tajam iet cauri arī sievietes. Tādēļ sieviete ir ļoti sarežģītāka būtne. Interesanti, ka daudz pētījumu, kas tiek veikti saistībā ar veselīgu dzīvesveidu un diētām, tiek veikti tieši uz vīriešiem. Tad arī pētījumi tiek veikti uz sievietēm, kuras ir pēc menopauzes, vai arī sievietes, kuras atrodas folikulārajā fāzē. Tas iemesls ir izskaidrojums ar to, ka sievietēm šajā laikā ir vistuvāk hormonu līmenis kā vīrietim. Tātad tā informācija, ko mēs iegūstam no pētījumiem, nevienmēr var būt mums kā sievietēm vērtīga, jo sievietes hormonu līdzsvars mainās atkarībā no tā, kurā cikla fāzē mēs esam. Līdz ar to vienu un to pašu diētu mēs nevaram pielietot katrā no šīm cikla fāzēm, kā tas ir savukārt vīrietim. Vīrietis visu laiku var trenēties, var ēst vienveidīgāk un būt fiziski aktīvs, taču sievietei, par cik sieviete ir radīta, lai radītu pēcnācējus, tātad, lai vairotos, tad sievietes organisma ritmi ir radīti savādāk nekā vīriešiem. Fizioloģiski mēs ļoti atšķiramies no vīriešiem ar hormonālo balansu katrā fāzē. Šie hormoni, kas mainās mūsu organismā katrā cikla fāzē, ietekmē mūsu vielmaiņu, mūsu pašsajūtu, ietekmē mūsu glikozes līmeņa jūtīgumu. Tas ietekmē arī to, kā veidojās mūsu organismā muskuļu masa, muskuļi. Hormoni ietekmē arī to, kā mēs atjaunojamies pēc sporta aktivitātēm. Tie regulē arī mūsu enerģiju, gara stāvokli un mūsu emocijas. Tādēļ hormoni spēlē ļoti lielu lomu mūsu organismā. Šo galveno divu hormonu izmaiņas, estrogēna un progesterona līmeņa izmaiņas, kas notiek sievietei katru mēnesi, izmaina šīs visas lietas. Tādēļ, manuprāt, tas ir tik vērtīgi izglītoties katrai sievietei šajā jautājumā, lai mēs varētu darboties kopā ar mūsu organismu, nevis
pretēji tam. Jo daudz no mums šajā steidzīgajā laikmetā ļoti smagi strādā, ir neatlaidīgi, disciplinē sevi ar treniņiem, darbu un konkrētiem režīmiem un ko kurš grib darīt. Katrs atrod savu to. Mūsdienās ir tik daudz informācija par to, kas ir veselīgi un kas ne, un kas mums ir katru dienu jādara. Augstās terapijas, karstās terapijas, tādi treniņi, un cilvēkiem ir tendence laba mērķa vārdā, bet sevi izsmelt. Un varbūt, kad kādam tas ir ok, bet ne visas sievietes mēs esam vienādas. Tīpaši sievietēm reizēm šāds režīms var nodarīt pāri viņas ķermenim un viņas hormonālajam balansam. Un tādēļ beidzot ķeramies klātam ciklam. Tātad sievietes menstruālais cikls vidēji ilgst 28 dienas. Iedala folikulārajā fāzē un luteālajā fāzē. Sāksim ar pirmo. Tātad sākās viss ar menstruācijām, kuras ilgs 3 līdz 7 dienas, kā kurai sievietei. Tas ir katrai individuāli. Es domāju, ka tu jau noteikti esi iepazinusi savu ciklu. Ja nē, tad sāc atzīmēt kādā kalendāriņā dienas, kurās dienās tas ar tevi notiek. Man vislabāk patīk, man ir šāds vietpulkstenis, kurā es atzīmēju šīs dienas, kad man sākās, skatos cikla ilgumu un atzīmēju, un tad es ērti jebkurā laikā sev tīkamā varu paskatīties, kurā konkrētajā fāzē es tajā brīdī atrodos. Folikulārā fāze ilgst no šīs 1. līdz 14. dienai. Iesākās ar menstruācijām un beidzās ar ovulāciju. Menstruācijas notiek sievietēm no 3 līdz 7 dienām. Pēc menstruācijām sāks mūsu auglīgais periods. Tātad no šīs 7. līdz 14. dienai sievietes ķermenis ir visauglīgākais. Jo tajā laikā mūsos izdalās šīs olšūna, un šajā laikā varam palikt stāvoklī. Šajā laikā mūsu hormonālais līmenis ir viszemākais. Tādēļ menstruācija laikā parasti jūtamies nedaudz nogurušas, ka vēlamies kaut ko vieglāku, relaksējošāku. Iespējams, tās ir kādas pastaigas, stiepšanās vingrojumi, vai pat es zinu, ka ir ļoti daudz sievietes, kas ir iemīļojuši savu mīļo dīvānu šajā laikā. Un tas nav slikti, jo mūsu organismā notiek ļoti liels pārmaiņas šajā brīdī. Bet pēc šīm menstruācijām nāk ovulācija, kad izdalās šī olšūna, un šajā laikā mēs esam visauglīgākās. Līdz ar to varam palikt šajā laikā stāvoklī. Un tad, kad mums ir šī ovulācija, tad arī estrogēns un testosterons šajā laikā sāk palielināties. Līdz ar to mums parādās vairāk enerģija, mēs vēlamies vairāk kustēties. Ir avoti, kuros šis laiks sievietei tiek nosaukts kā pavasaris, kad viss sākās no jauna, ka mēs gribam vairāk kustēties, būt aktīvākas, jūtamies visskaistākās, jūtamies ļoti seksīgas, pat gribētos teikt, un iekārojamies pretējā dzimuma pārstāvim. Protams, jo mums viņu vajag piesaistīt, lai notiktos apaugļošana. Tātad dēļ šī estrogēna un testosterona līmeņa celšanās mums parādās vairāk enerģija, līdz ar to šajā laikā ir rekomendēti spēka treniņi, jo šajā laikā organisms vieglāk dedzina taukus un labāk veido muskuļa masu. Tādēļ droši šajā laikā tu vari nodarboties ar augstas intensitātes treniņiem, spēka treniņiem, un šī ir mūsu visenerģiskākā fāze. Šajā laikā arī ir palielināta mūsu vielmaiņa, līdz ar to mums prasās ēst mazāk, retāk, mums prasās ēst kādus vieglākus ēdienus, kas vieglāk gremojās, kādus salātus, smūtijus, kā arī šis laiks sievietēm. Ja jums patīk šī gavēšana, jeb kā angliski intermittent fasting, tad šis ir īstais laiks, ka jūs to varat pielietot. Jo šajā laikā organisms to izmantos visefektīvāk. Jūs gūsiet priekš sevis vislielākos ieguvumus no gavēšanas tieši šajā laikā, ja tā ir tā lieta, kas jums interesē un ko jūs vēlaties praktizēt savā ikdienā. Jo salīdzinot ar citām fāzēm, citās fāzēs sievietēm nerekomendē šo gavēšanu. Jo gavēšana mūsu organismā var veicināt stresa hormonu izdalīšanos kortizolu, kas savukārt palielina tauku masas uzkrāšanos un samazina mūsos tauku masu. Līdz ar to tas ir tas, no kā mēs vēlamies izvairīties. Tādēļ arī nerekomendē to darīt pārējās fāzēs. Tātad viss šis laiks
no 7. līdz 14. dienai mums ir enerģijas pilns, mēs gribam ēst viegli, veselīgi, svaigus ēdienus, esam aktīvas, jūtamies pašpārliecinātas, spējam daudz ko izdarīt. Iespējams, šis ir tas laiks, kad arī mēs varam, kā sieviete, sagatavot savu garākos darbu sarakstus un veltīt šīm lietām visvairāk laika, lai apdarītu vislielāko apjomu darbu, kas ir nepieciešams šajā mēnesī. Pēc ovulācijas sākās luteālā fāze, kad ulšūna jau savu ir izdarījusi, un tad sāk kāpt mūsu pārējie hormoni. Tātad luteālā fāze mums ilgs no 14. līdz 28. dienai. Un šī fāze ir ar visaugstāko hormonālo līmeni mūsu organismā. Arī luteālo fāzi iedala tā kā divās daļās. Pirmā daļa ir no šīs 14. dienas līdz 21. dienai. Kad mēs vēl joprojām jūtamies diezgan spēcīgas, līdz ar to varam vēl spēka treniņus savā ikdienā ieviest, varam vēl daudz ko spēt izdarīt, būt aktīvas. Galveno lomu luteālajā fāzē spēlē tieši progesterons, kurš stabilizē dzemdes gļotādes sieniņu, lai sagatavotos iespējamai grūtniecībai. Ja grūtniecība nav notikusi, tad šis progesterona līmenis strauji krītās, tādējādi izraisot sievietei menstruācijas. Un, kad esam nonākuši uz luteālās fāzes otro daļu, kas ilgs no 21. līdz 28. dienai, respektīvi pēdējā nedēļa apmēram pirms menstruācijām, tad sievietei strauji krītās šis progesterona līmenis, un šis ir parasti tas laiks, kad sieviete var izjust premenstruālos simptomus – nogurumu, garas stāvokļa svārstības, uzpūšanos vai pat sāpes. Ir avoti, kuros atradu tādu faktu, kā sieviete tajā brīdī izjūt ļoti lielu vilšanās sajūtu, tādēļ bieži mēs esam ļoti aizkaitinātas un tieši asāk reaģējam uz pretējā dzimuma pārstāvi, jo sievietei nav izdevies sasniegt viņas mērķi, kādēļ tas ir šeit radīts uz zemes, lai vairotos, un viņā veidojās šī vilšanās sajūta, un šīs emocijas, šie hormoni dod signālu pretējam dzimumam, ka nav izpildīta šī misija. Tādēļ arī iespējams ir šīs garas stāvokļa svārstības. To vai tā ir, es nezinu, bet tādu interesantu faktu es atradu. Luteālajā fāzē kopsumā mūsu vielmaiņa sāk uzlaboties, un organismam dabiski ir vajadzīgs vairāk kalorijas. Un ja mēs tās ilgtermiņā viņam nedodam, turpinam ēst tāpatās, kā mēs ēdām pirms tam folikulārajā fāzē, tad agrāk vai vēlāk sievietes mēdz pēkšņi salūst. Līdz ar to viņas pārādās un iespējams netos labākos ēdienus. Tad ir šie te saucamie kreivingi, jeb lietas, ko vēlamies kārojās mums ļoti apēst. Un bieži tās nav tās veselīgākās un labākās. Bieži tās ir kādas kūkas, saldumi, čipsi, cepumi, dažādas tādas komforta našķu lietas, šokolāde, ko apēdot, mēs vēl vairāk pastiprinām šos premenstruālos simptomus un mēs jūtamies vēl sliktāk rezultātā. Tādēļ šajā laikā būtu ieteicams uzturā palielināt nedaudz kaloriju daudzumu, tādēļ ir labāk šajā laikā iekļaut mūsu uzturā veselīgos taukus, kas ir avokādo, kvalitatīva olīveļa vai rieksti un kādus no ogļhidrātiem kvalitatīviem, kas stabilizētu mūsu cukuru līmeni nedaudz labāk, kā piemēram pilngraudu produktus, saldos kartupeļus, kas no kuram mums garšo. Vēl speciālisti iesaka lietot šajā laikā magniju un B6 grupas vitamīnus, jo tas var palīdzēt mazināt premenstruālos simptomus un uzlabot garastāvokli. Un ja šajā luteālajā fāzē mēs sev piespiežam veikt ļoti intensīvus treniņus, tad tas var atkal veicināt šī stresa hormona kortizola veidošanos mūsu organismā, kurš ļoti vēlās veidot lielākas mūsu tauku rezerves. Tas ir tas, ko, es domāju, lielākā daļa sieviešu no mums nevēlās, un mērķis ir gluži pretējs mums. Tādēļ šajā laikā vairāk rekomendē stiepšanās vingrojumus, pīlates, mērenākas slodzes, tātad treniņus. Kā es šo fāzi izmantoju? Es šajā fāzē vairāk piebremzēju ar darbiem. Neprasu no sevis to, ko es zinu, ka man nevajag izdarīt, jo iepriekšējā fāzē jau es esmu kārtīgi pastrādājis. Tad šajā fāzē es varu darīt lietas mierīgāk, nesteidzīgāk,
lai lieki nesatrauktos, jo organismā šīs te pārmaiņas jau, kas notiek, ir gan lielas. Un tātad šī luteālās fāzes noslēgumā mums atkal parādās mēnešreizes un sākās atkal jauns cikls. Atkal parādoties mēnešreizē, mūsu hormoni ir atkal samazinājušies mūsu organismā, līdz ar to ir parasti izjūtam šo pastiprināto nogurumu šajās dienās. Protams, katrai sievietei tas ir individuāli un arī atkarīgs no tā, kādu kontracepcijas līdzekli jūs lietojat, kas var palīdzēt mēnešreižu laikā justies labāk. Ir dzelzi bagātināts uzturs, jo šajā laikā mēs zaudējam daudz asiņu, kā arī magnija uzņemšana, jo magnijs palīdz atslābināt mūsu muskultūru, tādējādi jutīsimies daudz labāk, it īpaši, ja izjūtam krampju veida sajūtas. Vēl var palīdzēt siltas aplikācijas uz ķermeņa, vai arī kāda silta vanna vai duša. Galvenokārt tās, lai ir relaksējošas un jums patīkamas nodarbes. Es ceru, ka šī informācija tev noderēs, lai uzlabotu savu vispārējo veselību un dzīves kvalitāti. Manuprāt, ir arī ļoti vērtīgi šajā jautājumā izglītot vīriešus, lai arī viņi saprot, kas ar sievieti notiek šajā laikā, jo bieži ir dzirdēts, ka man ir kaprīzes sieva, un viņai tas, un viņai tā, un tad viņa tā, un viņai tik bieži mainās garastāvoklis. Bet es ticu, ja vīrietis būtu informēts par šo visu, ko es tikko stāstīju, viņš labāk izprastu mūsu sievietes. Un viņš šajā laikā censtos mums vairāk palīdzēt, nevis nosodīt to, kā mēs tajā brīdī uzvedamies vai rīkojamies, jo mums to kontrolēt ir ārkārtīgi grūti, jo šīs hormonālās izmaiņas mēs savā organismā nespējam pašas kontrolēt. Tas vienkārši dabīgi mūsos notiek, šāds ritms, šāds cikls. Tas ir tas, ar ko mums sievietēm ir jāmācās sadzīvot, pieņemt to sevī un mīlēt sevi tādas, kādas mēs esam radītas. Šī informācija man personīgi ir ļoti palīdzējusi ikdienā. Es saplānoju darbus, kurā fāzē man būtu vērtīgāk darīt tās lietas, iespējams smagākus fiziskus darbus, kurā fāzē es varu darīt mierīgākas lietas, iespējams vairāk pat laiku pavadīt ar savu ģimeni un bērniem. Kopš esmu izzinājusi savu ciklu un labāk saprotu savu ķermeni, vēl viena forša lieta, kur es to varu pielietot, ir plānojot ģimenes ceļojumus. Tā, lai es šajā laikā būtu enerģijas pilna, lai tas man sagādātu tiešām lielu prieku man un manai ģimenei, varētu būt fiziski aktīvi šajā laikā, nevis raizēties par kādām papildus lietām. Man ģimenē jau gan meitas, gan dēls, un ir tik vērtīgi un svarīgi viņiem stāstīt ar to, kas notiek ar manu organismu šajā laikā. Bērniem tā es arī mācu. Es šobrīd esmu ļoti nogurusi. Vai varam darīt kādas mierīgākas lietas, piemēram, pazīmēt šodien kopā? Vai iziet pastaigāties kopā. Un bērni to ļoti ātri uzņem sevī šo informāciju, īpaši dēli, jo viņiem vēlāk būs sievas, draudzenes, partneris, ar ko dzīvos kopā, un es domāju, ka viņiem arī tā informācija būs noderīga visas dzīves garumā. Tāpat arī meitenes, ja viņas redz, ka mamma tajā laikā arī rūpējās par sevi, un ciena to, kas notiek viņas ķermenī, arī viņām pieaugot. Mēs parādām labu piemēru, ka arī viņas rūpēsies par sevi šajā laikā, nevis izsmels sevi līdz pēdējiem. Kā jau minēju, man šī informācija ļoti palīdz manā ikdienā, un man ļoti patīk izglītoties vēl padziļinātāk šajā jautājumā. Ja jums ir vēl kāda aizraujoša, forša informācija, kas var palīdzēt man vai citām sievietēm, droši dalieties komentāros. Un, ja jums bija šis noderīgi, arī droši padalāties, lai varu zināt kādu saturu tālāk veidot, lai tas būtu vērtīgs gan jums, gan man priekš sevis. Un jā, tas ir arī viss šodien. Paldies, ka skatījāties. Uz tikšanos nākamreiz.